kristietība šaubām ir ārkārtīgi skaista un tīra lieta, no kāda tā bija iecerēta, bet tie viņu pārstāvi Latvijā diezgan stipri deģenerēja to lietu jau no paša sākuma, kā zināms, ka viņi te ieradās asinis šķaidīdami. Un tā agresivitāte un tumsonība, kā mēs vakar to pārliecinājāmies pujāt runāt, tomēr nemaz jau nav mainījusies. Un ja viņiem dotu, kā saka, vaļu, tad es domāju, viņi tīri labprāt katros Aglonas svētkos, kāds dažas raganas sadedzinātu tautai par prieku. Un tam ir, kā jau pasaka, mani es tomēr drusku gribētu komentēt vakardienas kontekstā šo lietu, jo es domāju, ka lielu daļu Latvijas sabiedrību tas tomēr stipri nošokēja vakardienas runa, kur tik agresīvā un histēriskā veidā vērsās tur pret cilvēkiem, kas piekop meditāciju vai jogu un tam līdzīgi. Katoļu baznīca tik šausmīgi pārmet, piemēram, homoseksuālistiem, ka viņi nerada pēcnācējus. Viņiem neviens nekad nav norādījis, ka katoļu mācītāji īstenībā arī nerada nekādus pēcnācējus. Un mēs labi zinām, kā šī tradīcija veidojās, tāpēc, ka agrīnos viduslaikos viens Romas pāvests vienkārši aizliedz katoļu mūkiem precēties, un iemesls bija tikai tam dēļ, lai varētu pie baznīcas saglabāt tās visas bagātības, tās finansiālās vērtības, ko viņi uzkrāja. Mans personiskas viedoklis arī ir arī šajā kontekstā. Man tomēr tādas aizdomas, ka katoļi, īstenībā ne tikai katoļi Latvijā, bet arī kristiešu baznīca, visumā viņi tomēr ir finansiāli lielās grūtībās, un tas ir veids, kāpēc viņi tik agresīvi un histēriski uzvedās.